iemācīties spēlēt skaņdarbu, sāc vispirms ar to vietu skaņdarbā, kura tev ir nesaprotama vai kuru tev ir ļoti grūti nospēlēt. Izspēlēt vispirms ar labo roku, pēc tam ar kreiso roku. Tikai tad savieno kopā. Un ja tā vietiņa ir kāds 10 vai 8 takti, tad sadali viņu divās daļās, piemēram, pa 2 taktīm, vai vispirms 4 taktus, un tad otrs 4 taktus. Un spēlē viņu tā kā vingrinājumu. Katru dienu 10 reizes, kā tas būtu kaut kāds izspēlēšanās gāma, vai kaut kāds 3 diski. Pieņemsim, ka tā ir tāda tehniska grūtība, kur tu nevari iemācīties vai nu notis, vai kaut kādu tehnisku grūtību nevar pārvarēt, un tāpēc šo vietu atsevišķi trenējies katru dienu 10 reizes. Un tikai tad visu skaņdarbu spēlē no sākuma līdz beigām. Ļoti foršs mājas skolotājs ir metronoms. Metronomu uzliec sev ērtā tempā. Ko tas nozīmē? Tik ērtā tempā, lai tev būtu ērti visu skaņdarbu maksimāli bez apstājas izspēlēt no sākuma līdz beigām. Tad, kad tu tā esi izspēlējis vismaz 5 reizes, tad vienu reizi pamēģini nospēlēt šo skaņdarbu īstajā tempā, ātrajā tempā. Ļoti labi būtu, ja tu varētu nospēlēt tajā ātrajā tempā ar metronomu to skaņdarbu. Ja nevari, tad tev ir nepieciešams vēl laiks spēlēt lēnām ar metronomu, kamēr tas nosēžas galvā un pirkstos. Un tikai tad tu varēsi ātrā tempā ar metronomu nospēlēt, un tad tev arī sanāk šis skaņdarbs. Vēl viena forša metode, ko man ieteica viena forša darba kolēģija, ir paņemt krāsainos zīmuļus 10 vai 10 flomasterus, noliec viņus uz klavierēm vienā pusītē, jebkurā tu vēlies. Un tad tu vienreiz izspēlē, un katru reizi, kā tu vienreiz izspēlē, zīmulīti pārliec otrā pusē. Otrais izspēlē, zīmulīti pārliekam otrā pusē. Un tā 10 reizes pēc kārtas. Tas ļoti patīk bērniem. Un viņiem ir vieglāk iemācīties un sevi kaut kā kontrolēt un patstāvīgi pieradināt spēlēt klavierus.